Labvakar, mīļie, kas atnākuši Domu laukumā un kas pulcējušies Latvijas un pasaules dažādās pilsētās. Mūsu ir daudz, un mēs esam vienoti savā pārliecībā. Tieši tāpat, kā bijām dziesmotās revolūcijas laikā. Tāpat kā šodien Domu laukums ir kļuvis par atsliecību tautas garaspēkam. Arī pirms 35 gadiem, kad sēdiem rokās cilvēki tepat mūs, toreiz par Latvijas neatkarības atjaunošanu balsojušos deputātus, ar asarām acīs sagaidīja pēc balsojuma 4. maijā. Tad 91. gada barikādēs, kad bija ugunskuriem plecu pie pleca, spītējot augstumā, sargājām mūsu tikko atgūto trausko brīvību. To vēlreiz mēģināja apklusināt augustā, kad Domu laukums bija izmisis. Pa tās bruģi brauca bruģu mašīnas. Bet mēs to izturējām, šo baisošu vadzuli pret veco bruģi un beigās uzvarējām. Troksnis apklusa. Kas bija mūsu uzvaras pamats un būtība? Tas, ka mēs visi toreizējie neatkarības atjaunotāji un tauta bijām vienoti. Mēs negriezāmies bailēs pret austrumiem, bet katrs bijām cieti un nelokām savā pārliecībā. Ieguvām neatkarību un atgriezāmies Eiropā. Bet tas izrādījās tikai tālā, atbildīgā un grūtā ceļa sākums. Taču šodien mums atkal ir jāiestājas par māti Latviju, par demokrātisku Latviju. Un mūsu ir daudz, un mūsos ir jāieklausās. Tie, kuriem šodien ir jāuzņemas atbildība un pienākums pret tautu, paši ir kļuvuši par hibrīdu karu. Vairākam gandrīz izdevās. Sēklas vietā tā izrādījās sēnava, kas darīs, lai sēta auglīgā zemē bez gaismas vairs cerams neizdīgs. Savstarpējiem strīdiem ir jāpieklust. Neļausim hibrīdu karam un naidam ienākt ne tikai mūsu valstī, bet arī mūsu mājās un prātos. Tas jau ir uz sliekšņa un ar savu dzelzs zābaku grib turpināt ielausties mūsu dzīvē. Mēs esam gudri, talantīgi, bet vairs ne naivi. Mēs redzam, ka mūs gribas atšķelt. Tas neizdosies. Neviens taču nevēlas darīt pāri otram. Neviens nevēlas sadzīvot ar ļaunumu. Tik viens grib pasargāt vājāko, lai kur viņš atrastos. Vairs neturēsim cieši aizvērtas durvis un nepacietīsim sitienus klusumā. Mēs esam Eiropā un te mēs paliksim. Es vēlos, lai mūsu bērni nedzīvot apspiestā Latvijā, kādā mēs dzīvoju es. Mums kopā izdosies. Paldies!
Krieviju, neaizstāvat Latviju! Kopējot 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 Krieviju, neaizstāvat Latviju! Neaizstāvat Latviju! Kopējot Krieviju, 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 neaizstāvat Latviju! Kist, kauns! Likumprojekts ļauns! 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 Nodevība! 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 Starp mums šeit, Doma laukumā, ir arī 8 brīnišķīgi kori. Un tagad mēs kopā visi nodziedāsim, nevis slinkojot un pūstot. Lūdzu korus sākt. Raudu veselu, kas gan izskaitītas pēdu, zelta kvilšu rājumu, zelta kvilšu rājumu. Tas ielidāmies pārot pēdu sirgu pelāvas, tas no ļaužu piemīnas, no ļaužu piemīnas. Augsim lieli, augsim stipri, augsim sveiki veseli, uzdziedāsim, uzdziedāsim augstu laimi Latvijai, augstu laimi Latvijai.
Satuves, Latvijas Tautas frontes līderi, Daigu Ivānu. Sveiki, jaunie un vecie draugi! Redzot, jūtot un dzirdot jūsu milzīgo enerģiju, es tagad domāju, ka man acīm redzot ir jāimprovizē par Aiņa tēmu, ko zaļai jaunībai var sacīt Sirmais. Un pie Aiņa es arī atgriezīšos. Bet es varu pavisam noteikti pateikt, ka vēl pagājušā ceturtdienā man šķita, ka mūsu Saeimas lēmums par izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un ģimenēm novēršanu un apkarošanu ir sabojājis ne tikai man, bet tūkstošiem cilvēku, ja ne vairākumam Latviju, šos valsts svētkus. Fonā vēl ziņas par populistu un prokrieviskas koalīcijas izveidošanos Čehijā. Fonā vēl ziņas par to, ka sabiedriskās elektronisko plašas sepla padomes izveidošanā deputāti atkal voluntāri uzspiež savu gribu un grib ietekmēt šo elektronisko plašu saziņas līdzekļu padomi. Fonā Ukrainas karš, protams. Un vienu brīdi man jau likās, ka tik slikti neatkarīgi atgūšanās Latvijas laikā, kā šobrīd es neesmu jūties. Vairs nešķiet nemaz tik neticami, ka pēc šī Saeimas bezdievīgā, nepieņemamā lēmuma var sekot likums par ārvalstu aģentiem, var sekot likumu par vārda brīvības un cilvēktiesību ierobežojumiem, jo neviens no deputātiem jau šai brīdī nav nožēlojis to, ko viņi izdarījuši, neviens nav atvainojies cilvēkiem. Gluži otrādi, viņi vaino stāvokļa eskalācijā mūsu. Un pārsteidzoši straujā pilsoņu saliedēšanās pret maldiem, maldināšanu un vientiesību vieš prieku un ļauj cerēt, ka Latvija saskaņā ar 56 deputātu vēlmi tomēr nespērs bīstamo soli Gruzijas vai, teiksim, kā ir Krievijas sapņu virzienā. Šis bīdiņš apstiprina, ka joprojām to ielāgosim spēkā ir Satversmes 2. pants. Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. Šī vara pieder mums, lai dažādiem, bet apvienoties spējīgiem. Mums, nevis pagājušā ceturtdienā, zem ciniskā saukļa, man tā gribējās, apvienotajai Gribulīšu frakcijai. Dārgie tautieši, iepriekšējā un tikpat lielā tautas protesta manifestācijā Doma laukumā es runāju pirms 36 gadiem, varat iedomāties. Toreiz Tautas fronte pieprasīja Latvijas pēc augstākai padomei, kura bija iemitināta turpat tagadējās Saeimas namā, pieņemt pirmo suverenitātes deklarāciju, lai sāktu atraisīties no Maskavas žņaugiem. Toreiz mums nebija cita iespēja, kā balsotas ielām un laukumos. Brīvas vēlēšanas nācās izcīnīt sīvās cīņās. Arī Eiropa būs atmestām rokām negaidīja. Un tikai pēc 1990. gada 4. maija mums pavērās iespēja ļoti neatlaidīgi un pakāpeniski integrēties visās starptautiskajās struktūrās un pievienoties visās iespējamās brīvās pasaules cilvēktiesību konvencijās un pieņemt to nolīgumus arī Latvijā. Tā bija Latvijas neatkarības un drošības garantija, un tā tas ir arī šodien. Tāpēc man ir jautājums, vai ar šodienas protestu saliedējošo spēku mums pietiks jaudas, lai nākamā oktobra
Saeimas vēlēšanās novērstu 56 deputātu izraisīto parlamentāro krīzi. Vai mēs būsim tik gudri, tik prātīgi, lai mēs šos cilvēkus vairs savā Saeimā neievēlētu, jo viņi savu deputāta zvērestu. Pirmām kārtām solījumu, ka apzinīgi, godprātīgi pēc labākās sirdsapziņas pildīs pienākumus. Otrām kārtām, viņi, kā šai solījumā ir teikts, nav aizstāvējuši Latvijas demokrātiju un neatkarību, jo Latvijas demokrātija un neatkarība ir tieši atkarīga no mūsu saistībām, no mūsu dalības starptautiskās aliansēs, un viņi izdarījuši tieši pretējo. Man liekas, ka jautājums ir un paliek, vai nākamā Saeimā atkal ļausim paliatīvai aprūpei nodoties vienai smagas politiskas demences skartai partijai, kura vakarā neatceras, ko tā runājas un solīs no rīta. Tai pašā laikā no šīs krīzes ir arī viens labums. Nākamajās vēlēšanās mēs viegli varēsim pārbaudīt deputātu kandidātu uzticamību. Vienkārši pajautāt, vai viņš ir par vai pret Stambulas konvenciju, vai viņš vispār to lasījis. Vēl vakar mans kaimiņš man ieteica ielūkoties Aizkraukles novada laikraksta Stabaraks redaktoris Ieva Slejā ar vienkāršu un skaidru kā bērna asara nosaukumu izlasīju Stambulas konvenciju. Un iedomājieties, šī raksta autore nav atradusi neko tādu, ar ko deputāti jau ilgāku laiku ir biedējuši visu Latvijas sabiedrību. Deklarācijā nav nekā ne par 3. dzimumu, ne par 4., ne par 44. Un man šķiet, ka tiem deputātiem, kas ir tik ļoti noraizējušies par savu dzimuma identitāti, viņiem, kas tik ļoti uztraucas par kaut kādu genderismu, tad jau drīzāk vajadzētu izlasīt 4. maija neatkarības balsotāja profesora ķirurga Viktora Kalnbērza grāmatu par to, kā viņš pagājušā gadsimta 60. gados Latvijā veica pirmās dzimuma maiņas operācijas pasaulē. Un iedomājieties, tajā laikā Stambulas konvencija jau nevienam vēl nebija pat padomā. Man reizēm ir tādas, tā kā es sāku runu par lasīšanu, aizdomas, ka ar Saeimas deputātiem ir ļoti maz lasīt pratēju.
prieks atrast uzrakstīto. Un šajā sakarā man nenāca prātā tāda sena anekdote, bet varbūt arī patiesas stāsts par tādu pazīstamu politiķu, kurš pirms vairākiem gadiem ar lielu naudu, ar skaļām populistiskām reklāmām ienāca Latvijas politikā un šobrīd ir kļuvis par vienu no galvenajiem Stambulas konvencijas sātanisma atmaskotājiem. Viņš jau acīm redzot ir arī garīgais tēvs šai 56 gribulīšu koalīcijai. Jocīgā stāsteņa saturs ir tāds. Kādu reizi šis deputāts ir spēlējies ar sērkociņiem un izraisījis ugunsgrēku. Ir sadegušas visas viņa grāmatas, un viena pat neizkrāsotā. Un tad jūs saprotiet, ka ir grūti strīdēties ar lasīt nepratējiem. Toties ir viegli manipulēt ar lasīt nepratējiem un viņu sekotājiem. Tāpēc mācīsimies lasīt. Un es atgriežos pie sākumā solītajiem Raiņa vārdiem. Raiņa Spīdola ir teikusi ne zeme pret zemi tad karos, bet visas kopā pret tumsu un aklais melnais, mūsu mūžšanais ienaidnieks, tad uzvarēts taps. Vai šajos Raiņa vārdos arī nav ietverta doma par šo pašu, par šo starptautisko sadarbību, arī par šo pašu Stambulas konvenciju? Savukārt, lasīt nepratējiem, kas varbūt Saeimas bibliotēkā nepaņems Raiņu uguni un nakti, vēl joprojām ir iespējams aiziet uz Nacionāla teātra izrādi Indulis un Ārija, kas ir par to pašu. Es domāju, ka 56 biļetes tuvākajām izrādēm vēl teātrī atradīsies. Bet mēs, lai šodien paliekam ar Induļa cerības vārdiem, ko mēs cerējam, varām nepanācām, to panāks mūsu tautas vienosies. Jo tik kopā varam uzvarēt, jo mums tautā paliek pēdējais spēks. Un darīsim visu, lai 26. gada 1. novembrī mums nav atkal jānāk uz šādu protesta manifestāciju. Konvencija sargā, populisms posta! 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 Konvencija sargā, populisms posta!
konvencija sargā, populisms posta, 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 konvencija sargā, populisms posta. Nodevība! 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 Dar ko var, konvencijai jāuzvar! 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 Sieviešu sišana nav mūsu vērtība! Nav mūsu vērtība! Sieviešu sišana 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 nav mūsu vērtība! Tagad es aicināšu uz skatuves mūsu diriģenti Katrīnu Jākapsoni. Nākamā dziesmas, ko mēs kopā dziedāsim, ir Visam cauri iet, un tā simbolizē mūsu tautas un ikviena no mums noturību grūtību priekšā. Lai divari. Vidzeme identificē, kur to esi, vai tev var aiziet kāds palīgā. Kurš ar mūsu vieglo maksību? Tagad es uz skatuves aicināšu
Vakar es pieteicos runāt uz pagājušo protestu un kaut kā attapos šeit. Un tas, ka mūs šeit ir daudz, man ļoti silta sirdi. Bet tagad pie īstā satura. Es nekad nevienam nenovēlētu 14 gadu vecumā no durvīm mazgāt mātes asinis vai mazgāt asinis mammai no matiem. Arī tiem, kas pagājušo nedēļu balsoja par izstāšanos no konvencijas, un tiem, kas joprojām nav spējuši to pareizi izlasīt vai interpretēt, es to nenovēlētu. Taču man ar šo atmiņu jādzīvo visu atlikušo dzīvi, jo bez citu sistēmu palīdzības, policijas izsaukumi un iesniegumi bieži vien neko nemaina. Īpaši mazpilsētās, kur varmākas ir likumsargiem labi draugi. Lai gan tagad esam veiksmīgi atbrīvojušies no tūlītēja lēmuma, šo 56 cilvēku vēlme sargāt tikai savas siltās vietas, sagrozot faktus un klaji melojot, netiks aizmirsta. Kamēr jums tā ir politiska spēle, tāda cilvēka kā es, mana mamma, māsas, draugi un vēl daudzi citi, kas dzīvo ar tikpat šausmīgām atmiņām, pēdējo nedēļu laikā jutuši milzīgu aizvainojumu, bezspēcību un pat bailes. Ne tikai tāpēc, ka mūsu valsts mūs bieži vien atsakās ieraudzīt, bet arī tāpēc, ka ar vieglu roku gribējāt atņemt šo papildus drošības sajūtu tiem, kuriem konvencijas ieviestās sistēmas jau tagad palīdzējušas vai palīdzētu. Turklāt, iekurbulējot agresīvu internetu komentētāju mašīnu, katru dienu mums atgādinājāt, cik daudz līdzcilvēku joprojām uzskata, ka vardarbība ir sīkums vai pat vēlama. Bieži vien runājam par dzimstību, kā arī par ģimenes un tradicionālām vērtībām. Tāpēc atgādināšu šai un nākamajai saimai. Plaukstošu un laimīgu Latviju redzēsim tikai tad, ja visi tajā jutīsies droši. Iekļauj vīriešus, sievietes, bērnus un LGBT kopienu, kura pēdējo nedēļu laikā padarīta par grēkāzi populistiskā spēlē. Es, piemēram, negribētu braukt prom, jo es rakstu latviešu valodā un esmu daļa no šīs zemes kultūras. Turklāt redzu to kā lielu godu, jo mūs ir tik maz. Bet, ja mēs grasāmies iet Ungārijas un Amerikas ceļu, zaudēsim daudz skaistu cilvēku, kas citādi būtu vēl gatavi šai valstī dot gan bērnus, gan labus darbus. Vēlos šo runu noslēgt, uzrunājot cilvēkus, kas cietuši no vardarbības, uzauguši to redzot vai šobrīd dzīvo tā sēnā. Es katru dienu par jums domāju, es zinu, cik grūti ir par to runāt, un es jums atgādinu, ka esat pelnījuši mīlestību un drošību, un tā nav jūsu vaina, ka tas notika vai notiek. Jūs neesat nevienam parādā atklāt savu stāstu, bet, ja kādreiz būsiet gatavi runāt, mēs jūs uzklausīsim. Paldies!
Kauns, likumprojekts jauns, 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 Kauns, Kauns, likumprojekts jauns, 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 likumprojekts jauns, Kauns, 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 likumprojekts jauns. Nodevība! 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 Latviju! Kopējot Krieviju! Neaizstāvat 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 Latviju! Aizsardzību! 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 Un spēju paļauties ne tikai vienam uz otru, bet arī uz mūsu valsti.
Kur tā iepriekšējā aizturēšanās? Okay. Jaunie, lai būtu. Godātie klātesošie, vēl burtiski pirms pāris nedēļām man liktos pilnīgi neiespējami, ka šāds pasākums notiks un ka man būs iespēja jūs visus uzrunāt. Bet viena no pašām efektīvākajām metodēm cīņā ar varas nesējiem, kuri kādā brīdī ir pārpratuši savus uzdevumus un kļuvuši pārāk nekaunīgi, ir veselīgs un trāpīgs humors. Un tāpēc atļaujiet man iesākt uz tieši šīs nots. Stāsta, ka lielajā upē reiz esot dzīvojis krokodils. Viņš neesot bijis diezko gudrs, bet toties ar iniciatīvu, ar lielu enerģiju. Viņa iniciatīva gan parasti bija kaut ko sakāmt un apēst. Kādu dienu, kad saule esot laidusies iekšā upē, viņš pēkšņi izniris no savām dūņām un izplec savu muti, lai aprītu pašu sauli. Iestājusies tumsa, pārējie zvēri bijuši apjukuši, ko lai tagad dara. Beigās viņi sanākuši visi kopā lielā pulkā pie upes un sākuši vienkārši saukt un prasīt, kāpēc tu tā dari? Kāpēc tu tā dari?
Turi muti ciet, teica pārējie krokodili. Bet tad, kad zvēris sauca un prasīja, viņš beigās nav varējis noturēties un teicis, tāpēc, ka es tā gribu. Tanī brīdī, kad viņš teica šos vārdus, viņš izgaismoja sevi, un saule izleca no viņa mutes un atgriezās debesīs. Citā stāstā tur ir pieminēta tāda liela līdaka. Tā ir cita versija. Patiesībā jāsaka līdaks, lai mēs būtu precīzi ar tiem dzimumiem un citiem. Mēs patiešām dzīvojam ļoti savādā laikā, kad mums nākas mācīt elementāru pieklājību cilvēkiem, kuriem tai būtu jābūt pašsaprotamai. Mums jāmāca mūsu valsts atbildīgākajiem cilvēkiem, kas lemj par mūsu likteni, kas vispār ir mūsu vērtības un mūsu sabiedrība. Mēs, manuprāt, esam šeit sanākuši, lai pateiktu, ka Latvija ir viena vienīgā visā pasaulē, un tā mums ir kopīga. Es gribu šajā brīdī sacīt, mēs esam nākuši šeit kopā, lai sajustu tieši to, vai vecs vai jauns, vai sieviete vai vīrietis, vai ik viens cilvēks, kas dzīvo šajā zemē un ciena tās kultūru, mēs visi veidojam šo vienu kopumu, ko mēs varam šeit kopīgi sajust un gribam aizstāvēt. Es gribu sacīt lielu paldies arī no savas puses visiem jums, kas esat sanākuši šeit, un arī visiem tiem, kas dažādās Latvijas un pasaules vietās ar mums ir kopā šajā brīdī. Latvijai, mūsu mīļajai Latvijai, ir gaiša nākotne. Un vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir, lai mūsu sirdis degtu par viņu, lai mēs būtu dzīvi un gribētu ļaut dzīvot un būt laimīgiem arī citiem. Valsts satversmes autori tajā ir ierakstījuši, manuprāt, dažus pantus, kas galvenokārt domāti kā atgādinājums mums pašiem. Viens no tiem te jau izskanējis. Suverēnā vara Latvijas republikā pieder Latvijas tautai.
pacelt mūsu katra pašapziņu un ļaut mums saprast, ka nevis kādi viņi, kas ir tur augšā vai tur sānos, ir tie, kam pieder Latvija. Bet tie esam mēs, un mēs arī atbildam par to, kā mēs dzīvojam un dzīvosim turpmāk. Šeit nepietiek tikai ar atmodu, kurā mēs atmostamies. Vajadzīgs ikdienas nomods par šīm lietām. Un atcerēsimies, ka mēs, Latvijas tauta, esam sevi vairākas reizes ļoti skaidri parādījuši. Savulaik prezidenta Vīķa Freiberga Savienībā un NATO. Viņa vērsās savulaik pēc palīdzības pie Latvijas tautas, tajā brīdī, kad kādi izdomāja saschēmot Latvijas spēcdienestu darbu par labu atsevišķai grupai. Un tauta teica savu vārdu, un mēs nosargājām to, kas mums ir svarīgs. Pēc kāda laika prezidents Zatlers vērsās pie Latvijas tautas, kad bariņš oligarhu bija iedomājušies, ka viņi var privatizēt Saeimu, lai varētu privatizēt valsts. Un tauta teica savu vārdu, un to nevarēja nesadzirdēt. Šobrīd ir jūtams progress. Tad, kad te atkal kādi nolēma steidzamības kārtā mēģināt ne jau tikai atcelt konvenciju, mainīt Latvijas attīstības virzienu prom no kopējās Eiropas Saeimas, mēs, latvieši, noreaģējām. Noreaģējām ātri un dzirdam. Šoreiz ļāvām prezidentam Rinkēvičam likt Saeimai attapties. Godātie klasi, mēs patiešām nedrīkstam ļaut nec saulei, nec Latvijai, nec arī mums visiem svarīgiem vienojošiem jēdzieniem un tēmām nonākt populistu mutēs un viņu īpašumā. Mums ir jāatkaro šie jēdzieni kā tādi, kas mūs vieno, nevis šķeļ. Viņi mums saka, ka viņi cīnās par Latvijas drošību un neatkarību. Viņi saka, ka tie, kas ir pret šo starptautisko vienošanos, kas aizsargā neaizsargātākos, nozīmē, ka mēs negribam būt brīvi un domāt un iet savu ceļu. Bet tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Tieši caur to, ka mēs paliekam kopā ar saviem draugiem Eiropas un visas civilizētās pasaules kopībā. Tieši tas ir mūsu drošības un brīvības garants. Viņi saka, ka viņi sargājot ģimenes. Mēs tos gribot sagraut. Tā nav taisnība. Mēs visi esam par to, lai mūsu ģimenes būtu ne tikai stipras, bet arī drošas un laimīgas.
cīnāmies par to, lai mūsu ģimenēs bērniem nebūtu jāredz vai vēl jau vairāk jāpiedzīvo vardarbība. Nu jā, un arī daudz piesauktās kristīgās vērtības. Viņi aizstāvot kristīgās vērtības, mēs tās noliedzam. Tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Jo pie kristīgām vērtībām pieder tas, ka mēs ne tikai mācamies mīlēt viens otru, bet mēs mācamies vispirms būt taisnīgi viens pret otru. Arī Bībelē, kur arī daži grib piesavināties sev, ir sacīti ļoti svarīgi vārdi. Pravieša Hozejas grāmatā pravietis ar degošu sirdi saka saviem ļaudīm: sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību. Es varētu šo sarakstu turpināt. Bet skaidrs ir viens, mēs cīnāmies par vērtībām, kas mums ir kopīgas. Un tieši tas izgaismo šīs diskusijas jocīgo raksturu. Bet es jums pastāstīšu, ka zvēri toreiz ilgu laiku domājuši, ko lai tālāk dara tiem krokodiliem. Darīt pāri mazākumam nelikās pareizi. Atstāt visu bez vērības nozīmē, ka agri vai vēl atkal kāds uzmirs un gribēs kaut ko sakāt. Un tāpēc viņi izdomāja, uzdāvināsim viņam brilles. Vienas brilles, ar ko skatīties tūmā. Lai Kruksīts beidzot var palasīt labas grāmatas un paskatīties spogulī. Un otras brilles, lai skatītos tālumā. Kruksītim ļoti pietrūkst tālredzības, zvēri teica. Un uzlicis jaunās brilles, krokodils uzreiz sāka justies un izskatīties tāds viedāks. Viņš vairs necentās aprīt sauli, bet reizēm uztaisīja selfiju saulriet gaismā. Viņš mācījās nebūt rupšs. Viņš mācījās mīlēt sevi un citus. Mūsu gadījumā šis risinājums, diemžēl, protams, neder, jo nav vēl izgatavotas tādas brilles, kas iemācītu vienā mirklī cilvēku domāt līdzi, ieraudzīt sevi no malas, cienīt citus un redzēt lielos mērķus. Mēs nevaram kontrolēt citus cilvēkus un to, kas viņiem ienāk prātā. Bet mēs varam veidot veselīgas robežas, kas nozīmē, ka mēs vispirms esam nomodā arī par sevi, par savu atbildes reakciju un rīcību. Ja mūsu robežas tiek pārkāptas, mēs to pamanām, mēs tās aizsargājam, mēs par tām iestājamies. Tāpēc mums visiem ir nepieciešams palikt nomodā. Ne tikai šovakar, varbūt jāiet pagulēt, bet palikt nomodā visu priekšā stāvošo laiku un tiešām apņemties, ka visā mūsu ikdienas steigā, visā mūsu aizņemtībā mēs vienmēr atradīsim laiku un spēku mūsu mīļās Latvijas
galvenajām vērtībām un nākotnē. Mēs to varam. Dievs svētī Latviju!
konvencijai jāuzvar. Dar ko var, 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 konvencijai jāuzvar. Sieviešu sišana nav mūsu vērtība. 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 Sieviešu sišana. Kas būs kaut kas laikam ir noticis. Lūgums palīdzēt. Tur, kur gaismas. Tagad tur, kur ir gaismas, ir nepieciešams ārsts, kur vēsta karājās. Tātad tur uz Latvijas radio ēkas pusi. Lūgums kāds no mediķiem no mūsu brigādēm atnākt un lūdzu kārtības uzraugi sazināties. Viss būs labi, 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 viss būs labi. Tas tāds nav vajadzēts jau ļoti sen. Paldies arī ikvienam, kas neklusēja un kas rakstīja vēstules Saeimas deputātiem un kas publiski par šo iestājās. Paldies uzņēmējiem, kultūras nozarei, jauniešu organizācijām dažādām, daudzu valstu vēstniekiem, starptautiskām organizācijām, visiem pateicoties kuru spiedienam arī šis rezultāts, ko mēs panācām, tika panākts vakardien. Un paldies arī mūsu valdībai, kas turpināja iestāties par to, lai konvencija paliek Latvijā. Pats galvenais, ko es vēlos uzsvērt un doma, kas es gribu, lai nosēžās jūsos katrā, ir tas, ka līdz vēlēšanām ir palicis vēl vesels gads. Un mums visiem, kā sabiedrībai, ir jābūt modriem, ir jāsako ziņām un ir jābūt aktīviem ne tikai šodien, bet arī turpmāk. Tāpēc, ka pēc gada mums visiem šeit un visiem, kas šo skatās un klausās, ir jāiet balsot Saeimas vēlēšanās. Un, patiesībā tikai un vienīgi tas ir vienīgais veids, kā mēs ilgtermiņā nosargāsim māti Latviju. Un pašā noslēgumā mākslinieka Indriķa Ģelža darbnīcā tika radīti plakāti ar Mildas 3 zvaigznēm, kas tika izdalīti klātesošajām sievietēm un es pieļauju, ka arī daudziem citiem cilvēkiem. Es aicināšu tagad visus, kuriem ir šie 3 zvaigžņu plakāti, šos plakātus pacelt virs galvas un visus pārējos plakātus tagad nolaist, lai paliek tikai zvaigžņu plakāti. Un cilvēks, kam nav rokās plakāts, es aicinu izvilkt savu telefonu vai jebkādu lukturīti, kas jums ir, un paspīdināt gaismiņu, jo mēs katrs esam tā gaisma. Ak, svētī jau
ļoti daudz paldies pateikšanas arī organizatoru komandai. Es gribu pateikt milzīgi paldies Indijai Mierturei no jaunatnes organizācijas protests, kura pati pirmā uz pirmo protestu savāca kopā 14 organizācijas, visus sazvanīja, un mums tā laika ir vienkārši bijusi lielākais palīgs un valsts visā šajā. Martai Kraujiņai, kura šodien koordinēja absolūti visu tehnisko daļu un organizatorisko pusi šim visam. Leldei Vaivadai par koru dziesmu un saukļu koordinēšanu. Ričardam Iezītim un Kasparam Zālītim par palīdzību ar drošības un kārtības jautājumiem. Alisei Miļuhinai un Visvaldim Knutam Bērziņam par viņu mākslu un dizainisko darbu un tiem brīnišķīgajiem plakātiem, ko visi no jums noteikti ir redzējuši. Idriķim Jelzim par plakātu darbnīcas organizēšanu vakardien un visām šīm zvaigznēm, zvaigžņu lietas virs mūsu galvā. Latvijas Pilsoniskajai aliansei par to, ka viņi palīdzēja vākt ziedojumus tam, lai mums šodien šeit ir skaņa un gaisma un podests, un lai jūs redzat, kas tu vispār notiek. Un visiem uzņēmējiem un uzņēmējiem arī, kas ziedoja tam, lai šis vispār varētu realizēties. Un tad Alisei Zairiņai, Elīnai, Geidai, Polīnai, Filipovai, Natālijai Krīšai un vēl ļoti daudziem citiem cilvēkiem, kas organizēja šo jaudīgo kopā nākšanu. Jā, tātad paldies jums visiem. Protests tagad ir oficiāli beidzies. Es aicinu plakātus, lūdzu nenest. Tas jau ir viens. Viento.
Tas ekstra stāvēs, lai trīs policistiem. Kur ir lāsma? Everybody wants practice and shit. This is the time Es zinu,